there are some people who ask reasonable questions sometimes. For example, why does the war happen? Why does the God, if he exists, let it happen? I also didn't know an answer to this question. By the time when I read the writings one day, I discovered unexpected things, that the first man born by Eve is also a first killer. At this point, I could say that we all are the children of a killer. It is also written down in black and white. Cain fought against Abel and killed him. Cain kills Abel, brother kills a brother, man kills a man. It is not only a physical act, there are different types of killing. It is like we are living in a valley of tears. We are programmed for making a war and killing. In another article I found that the mind of heart is evil since the birth of child. It makes me sad. There's a thing in the writings, the fact that the piece is described only in the pages 1 up to 8, and the last one. All other, about 600, is about making the war. I don't know how to deal with it. Who can stop it? Our history has started with a war, and it will end with a war. But there is one thing which inspires me. My grandfather told me that when I was 3 years old, once I said, I have a fare to leave. But my son, at the same age, in one beautiful morning said to me, I like to leave. Ir daudz cilvēki, kuri uzdod dažkārt ļoti saprātīgus jautājumus. Un viens no tiem ir, piemēram, kāpēc notiek karš? Kāpēc notiek kari? Kāpēc Dievs, ja viņš ir, kāpēc viņš kaut ko tādu pieļauj? Es arī nezināju atbildi uz šo jautājumu. Līdz kādu dienu es palasīju rakstus un atklājās pavisam negaidītas lietas. Izrādās, ka pirmais cilvēks, kurš piedzimis no sievas, pirmais cilvēka bērns, ir arī pirmais slepkava. Un šajā nozīmē es varētu teikt, ka mēs visi esam slepkavas bērni. Un tā arī ir rakstīts. Melns uz balta. Kains cēlās pret savu brāli Ābelu un viņu nokāva. Kains nokauja Ābelu, brālis nokauja brāli, cilvēks nokauja cilvēku, tuvākais nokauja savu tuvāku. Nevienmēr tas ir, protams, fiziski. Nokaušanas mēdz būt dažādas. Bet tas, ko es sapratu, kad vispār ir bēdu ielēja, jo mēs esam ieprogrammēti uz karu. Un mēs esam ieprogrammēti uz nokaušanu. Un kādā citā vietā rakstīts, ka cilvēka sirds prāts ir ļauns no mazām dienām. Tas man apbēdina. Un vēl man apbēdina tas, ka lasot rakstus, es redzu, ka
miers ir tikai pirmās 8 lapuses. Un miers ir tikai pēdējā lapuse. Visas pārējās aptuveni 600 lapuses ir par karu. Un pašās beigās es arī lasu. Es redzēju zvēru un visas zemes ķēniņus, tie bija sapulcējušies ar saviem karapūļiem. Lai karotu ar to, kas sēdēja uz zirga un ar viņa karapūli. Un vēl tālāk visus pārējos nokāva ar zobenu, kas izgāja no jādnieka mutes, un visi putni barojās ar viņu miesām. Un es nezinu, ko ar to darīt. Un es nezinu, kurš to var apturēt. Mūsu pagātne ir sākusies ar karu, un spriežot pēc rakstiem, arī nākotnē mūs gaida tikai karš. Bet ir kaut kas, kas man iedvesmo. Un interesanti, ka apmēram 3 gadu vecumā es esmu teicis tādu tekstu: man ir bailes dzīvot. Un to man izstāstīja mans vectēvs. Un mans dēls, kad viņam bija arī apmēram tikpat, kādi 3 gadi, viņš kādu reizi pamodās no rīta un teica: man patīk dzīvot.